Čau visiem! Nesen domājot par ticību, es sapratu, ka ticība tas nav tikai tas, kas palīdz mums sasniegt mērķi vai saņemt to, ko mēs prasām no Dieva, bet arī ticība tas ir tas, kas palīdz mums pieņemt Dieva gribu, pieņemt realitāti un situāciju tā, kā viņa sanāca, tā, kā viņa ir. Jo, ja mēs paskatāmies, piemēram, uz mūsu kungu Jēzu Kristu, pirms viņš aizgāja uz krustu, viņš lūdza Dievam un prasīja Dievs, ja var, lai šis nenotiek, bet lai būtu tava griba. Un mēs zinām, ka Dieva griba bija glābt mūs, glābt cilvēkus, un Jēzus to izdarīja, un daudz cilvēki atnāca pie Dieva, tic Dievam un saņēma mūžīgo dzīvi. Un arī mēs varam, piemēram, 11. nodaļā vēstules ebrejiem lasīt par cilvēkus, kuri uztaisīja daudz brīnumus. Un arī Jēzus daudz brīnumus izdarīja pirms notika šī situācija. Bet tāpat 11. nodaļā mēs redzam citus cilvēkus, kuri nesaņēma varbūt tur brīnumu kaut kādus momentus arī, bet viņi nomira, viņas nogalināja, viņi tur kaut kur staigāja kalnos. Bija grūti viņam, un tu skaties, ka šitie cilvēki, kuri uztaisīja varbūt kaut ko tādu lielu un saņēma daudz brīnumus, un tu redzi šitus cilvēkus varbūt, kuri arī redzējuši brīnumus, bet viņi beigas nomira, viņi tur kaut kur staigāja, daudz sāpes un problēmas. Tie ir Dieva cilvēki un ticības cilvēki. Tiem bija ticība, tāpēc mums arī nevajag teikt, ka kaut kāds nenotiek tā, kā mēs prasām, man nebija ticība, jums nebija ticība, mums nav ticības. Nē, vienkārši ir situācijas, kuri notiek tā un ir tā, dzīve iet un ir Dieva mērķi, Dieva griba uz katru lietu, un ir tas, kas viņš dara priekš mūsu laba, priekš cilvēku glābšana, priekš tā, lai, es ticu, palīdzēt mūsu pasaulēm, un mums vajag ticību un paļāvību uz Dievu, lai iet tālāk. Saņemam mēs tā, kā mēs prasījām, vai notika citādāk. Vienkārši ticēsim un paļaujamies uz Dievu.